Cienījamie kolēģi, pavisam nesen, 3 nedēļas atpakaļ, kad mēs apstiprinājām budžetu, es piedāvāju cienījamiem kolēģiem izskatīt jautājumu par iepliekamā minimuma celšanu ģimenēm, kuri audzina bērnu. Diemžēl šis priekšlikums nebija atbalstīts, bet mūsu apvienība par labu Latviju paredzēja, ka vajadzēs konsolidēt budžetu un gan īskaitā uz bērnu rēķinu. Kaut gan mūsu stingri nostādi ir tādi, gan jāizstāj šis pabalsts, gan vajadzētu arī izmantot nodokļu atvieglojumu mehānismu. Mēs šeit runājam par IKP, bet kas nodrošinās IKP pēc 5–7 gadiem? Šodien es izlasīju Delfos tādu cīnisku secinājumu viena no Starptautiskā valūtas fonda kungiem. Viņu šausmīgi uztrauc tas, ka no Latvijas brauc projām darbspējīgi, aktīvi cilvēki, un kas tad nodrošinās Latvijas iekšzemes produkta radīšanu, teiksim tā. Tamdēļ es nāku pie secinājuma, ka diez vai Starptautiskā valūtas fonda ierēģi strikti tā sitot ar kulaku uz galda pieprasīja mums samazināt šo vienīgo Latvijā universālo pabalstu bērniem. Man negribētos ticēt. Ja nu kāds no ierēģiem ieminējās par tādu varbūtību, es domāju, ka mūsu cienījumiem sarunas dalībniekiem, vai valdības pārstāvjiem vajadzētu ar putām uz lūpām pierādīt, ka mēs nedrīkstam Latvijas nācijas iznīcināšanas gadu saukt 2011. Tas ir fakts. Es pati esmu no liela novada, jūs zināt, no Daugavpils novada, no liela reģiona Latgales, un Ziemassvētku brīvdienās man pasauca nevalstisko organizāciju asociācija, kur darbojas gan Daugavpils novada, gan Daugavpils pilsētas jauniešu lūk, un viņi man deleģēja nodot šos parakstus. Un man pašai palika interesanti, kas te parakstās. Ziniet tos parakstus kā vārds bieži vien, ja? Šeit es skatos ļoti daudz ir e-pastu. Tās ir jauniešu, jaunās ģimenes. Un es ar viņiem tikos, es saku, viņi visi strādā. Bet viņi arī nosauca šos pabalstu izmērus, kurus es izlasīju sagatavotajā materiālā. Un viņi saka, klausties, Strudas kundze, kāda jēga mums šeit palikt? Pirmkārt, kāda jēga? To saka viņi. Jo neinteresē pat mūsu nākotni, bērni. Un viņi ļoti vēl par to runā, un man nebija, ko viņiem atbildēja. Man nebija argumentācijas. Es tikai 2 mēnešus strādāju par Saeimas deputātu, un man nav argumentācijas. Labi, es vēlreiz pašķirstīju mūsu pieņemto budžetu. 50 miljoni tur ir rezerves fonds. Jā, 50 miljoni, ja es nemaldos tātad, bet tie dokumenti, kuri bija man pieejami, tur bija šis cipars. Es vēlreiz paskatīšos. Tātad konsolidējums kaut kā cita. Tas nav pieņemami. Un ja kāds pateiks man šodien kārtējo reizi, ka esmu vislielākā populista, es tam nekad nepiekritīšu viena iemesla dēļ. Es 30 gadus nostrādāju pašvaldībā. Un zinu, ka vislielākās valsts problēmas vienalga jārisina pašvaldībā. Un es pilnīgi piekrītu Rīgas domas pārstāvjiem, ka pašvaldība un Jūtas Barčs kundze, ka pašvaldību budžeti sāks plīst jau uz rudens pusi. Jo cilvēki nebrauks uz Rīgu, viņi nemeklēs ministrijas darbiniekus, viņi nāks uz pašvaldību un sacīs, ka jūs nemākat strādāt, jūs neprotat aizstāvēt mūsu intereses, un tad mums lūdzu palīdziet aizbraukt projām. Un mani ļoti uztrauc šī situācija. Un tamdēļ es aicinu cienījamos
labklājības ministrijas ierēģus, speciālistus, finanšu ministriju, vērst uzmanību mūsu cienījumiem aizdevējiem uz to, ka nebūs nekādas jēgas, nekādai konsolidācijai, ja Latvijā nebūs jaunu darbspējīgu cilvēku. Paldies! Un es gribētu tad, Steķa kungs, jums atdot, ja es domāju, ka jūsu arhīvam tas noderēs, un arī pārunās ar Starptautisko valūtas fondu. Tas ir tikai viens novads, tikai viens, un ir 6000, vairāk nekā 6000 parakstu. Par 2 nedēļas pietiek.